No, vakar. Nu jau ir vakars. No otrdienas mēs esam tikuši jau piekdienā. Braukt pār šo nedēļu īsti nav tik, cik aizbraucu līdz Rumbulai. Izpumpēt, pārbaudīt kondicionieri, jo man nestrādāja kondicionieris, respektīvi nodefektējām, kas pa lietu. Izrādījās maz freona iekšā, bija 400 gramu tikai no 2 kilogramiem, kas bija baigais pārsteigums man, ka tik daudz iet iekšā. Bet pirms pildīt mēs izdomājām izkačāt ārā visu, un man tur jāsataisa viens caurumiņš visticamāk, ka tur ir, ja tur tā kā dzeltens sulojās, un uz aizmuguras kondicionieru trubām savienoju vietas blīvīts jānomaina. Tā kā kaut kad es to izdarīšu, un tad jau uzpildīšu, un tad jau kondīšķiņš ies. Tā kā rītā ir liela diena. Rītā es braucu Brieškalnā, cerams, ka tikšu augšā. Tosaliņš ir pieliets. Kāpēc viņš ir pieliets? Tāpēc, ka man bišķi sulo radiators, un šad tad viņš tek. Tas ir izdarīts. Riepas spiedienu es droši vien, ka nolaidīšu tur, uz vietas. Labrīt! Šodien ir sestdiena, 18. maijs, jāsāk braukt lēnā garā. Ir jau 9 gan, bet, man tur nav jābūt no paša rīta, no ko tur skriet un trakots. Ko es iedomājos, ka, es domāju, tas kalns būs diezgan liels pārbaudījums šitādam lielam smagam monstram, jo, tādas slodzes nekad nav devs virsū viņam. Gan hidrotransformatoram, gan, kārbai varbūt ne tik ļoti, bet kārba šitam autiņam nav tik izteikti izturīga. Viņai limits esot 1000 Nm, šitam jau ir 712. Redzēs, ko man 4x4 teiks, jo ziemā viņš strādāja labi. Kā labi, pietiekami. Vienkārši man priekšējiem hubiem nav lock opcijas. Vienkārši ir izkrituši ārā tie pagriežamie kloķīši, tā teikt, kas saloko priekšējo, saslēdz priekšējo tiltu. Tāpēc dikti ceru, ka man būs tas 4x4, ja nebūs tas skaits, ka es nekur neuzbrauku. Bet, pieteicies esmu, jāpamēģina ir, un tad jau skatīsies, ko viņš tur rādīs tālāk. Neesmu vienīgais, izrādās. Nevis izrādās, bet labi, šitas ir tas čaus no Norvēģijas. Tikko atbrauc 20 pār 5. Kādi viņam ripuļi. Tūlītās parādīšu. 375, 55, 16. Trešā lāga. Labi, jau tehniskā informācija aiziet. Šis ir benzīnieka V10. Skan labi. Iet jau var droši labi. Neesmu braucis, varbūt pēc tam varbūt. Ja kaut ko nesalauzīs, tad izbraukšu. Čaus uzliks paduškas apakšā. Bet būs jāpārtaisa. Riepas viņam labas ir. Arī protektoru ziņā. Manējās ir šitādas paplikas jau. Salons. Tas ir kvass. Tas ir kvass. Tad, jā. Saulē slikti redz. Bet salons tāds pats vien ir. Brauksim. Tā jau redzēs. Kameras būs uzstādītas abas. Viena salonā iekšā, viena pie priekšējā stikla ārpusē. Tā jau būs kaut kāds video. Jā, tagad es jums saku, ka ir bišķi mandrāžiņi. Rociņas trīc. It kā nekas, sīkums.
ko tur trīcēt, brauks, nenobrauks, bet ko es pamanīju? Šito panelī pirms tam, vismaz pirms tam es nebiju pamanījis. Man bija, ja es ieslēdzu 4x4 pazeminātos, tad man teica tikai 4x4. Es jau neesmu pētījis, nezinu, kā jābūt. Tagad man iedegās 4x4 un low range. Un tagad man liekas, es jūtu, ka viņš labāk iet no vietas, ja viņam ir mazais, zemais pārnesums ieslēgts. Un, attiecīgi, man tā nebija bijis. Man pirms tam bija bijis tikai 4x4. Es ceru, ka tas man palīdzēs. Džipu ir tik daudz, jūs tur video redzēsiet. Piedodiet par degumu klibināšanu. Dabīgi. Jā, mandrāžu var just, manī ir. Džipiem nav vietas visā laukumiņā. Uztaisīja sākumā močiem, pēc tam mašīnām. Es ar šitādu 4x4 low range arī neesmu devis bizā. Saka, es vienreiz braucu ar 4x4 vienkārši. Kā man tas VDS un ekskuršanists saka, ka viņš ieskrienos baigi labi, bet maksimālais ātrums ir attiecīgi 2 reiz mazāks. Tad ģip kāda 80-85. Te, man liekas, nav tāda ātruma. Līdz ar to tad pilnīgi man tas darēs. Fiks par robiem, vēl jāizslēdz overdrives. Davai, aiziet. Vai Dievs, kas par jaudas un gravitācijas cīņu. Nu jā. Vēl vics neuzbrauca. Neko darīt. Tā būs. Galvenais nesalauz kaut ko neapgāsties. Aiziet, džipaš neuzbraucam, ieliekam neitrālajā, turam bremzi, galvenais neuztaisīt flāšstartu. Gribētos vismaz ieskaitē iebraukt, bet tas ir diezgan tālu. No kalna vidus tas izskatās viegli, no augšas vispār nav ko darīt, bet no lejas jau haidī. Labi, kā tas būs? Aiziet! Jā! Ieskaita nesanāca. Lēdz ārā ir pazeminātie. Nav tas vajadzīgs man. Jābrauc uz 4x4 kāju. Te viss mainās. Tā kā skatāmies, kā normāla standarta izmēra riepa kopā ar Ford Excursion tiks kalnā. Motoram ir vienkārši gals. Nebija tik traki, viss tur kārtībā ar to braukšanu. Var gāzt grīdā. Vienkārši pamaz ir. Pamaz ir šitas te man. Izslēdzās man 4x4. Tas ir labi. Tagad braukšu ar kāju 4x4. Man tas jāpamēģina. Tā, otrai kamerai pilns man. Atmiņa jau pilna. Ar pusstundu pietika. Nu labi. Pietiks man ar vienu. Ko padarīs? Pagriezīšu varbūt. Lai bišķiņ labāk redz. Kaut ko. Šitā. Būs labi. Būs labs. Nu, tagad braukšu ar parasto 4x4 bez tā low. Overdrives ir izslēgts. Es dikti ceru, ka es tikšu līdz ieskaitē ar savu pakaļ piedziņu, jo priekšu man acīm redzami nestrādā. Ziemā strādāju. Acīm redzot, viņam varbūt vai vakums pamāst, vai kas, es nezinu. Vakums sūktīs baigi švaki, protams, strādā, bet kaut ko darbojās. Ziemai pietika.
Es pilnīgi pieļauju, ka vakums ir pa švaku, tāpēc man priekšu nepieslēdzās, jo mehāniski viss kārtībā. Nu ko, aiziet? Ieskaita būs! Jā, ir! Hei! 29. 4. vietā. Aiziet kalnā Ford Excursion, Raimonds Sējais. Tā cierīgi un pamatīgi skatīsimies, kā viņam tas viss ies līdz galam. Man liekas, negrib tā gravitācija savu ņemt pretī tās 3,5 tonnas. Pārāk daudz metāla vienā gabalā ir saskrūvēt. Netika augšā? Nu, nevar strīdēties ar fiziku, tie ir vienīgie likumi, kurus nevajadzētu mēģināt pārkāpt. Nu, bet nosaukt mašīnu pa ekskursiju, tas arī bišķiņ tā. Nu, ekskursija arī jābrauc, nevis kalnā. Nu, to, jā, tad varbūt, jā. Varbūt mikroautobus modelis maršrutnieks. Jā. Šis ir multivans vai karavēle. Tiešām ļoti populārs auto Islandē ar milzīgām riepām, kur viņās sakā pusciems. Un viņi tur pārvietojas uz geizeru. Brauc uz geizeru, jāteic, jā. Viņiem ir tur ļoti daudz vietas, tur tiešām daudz cilvēku sadalās iekšā. Tur ir ne tikai ieskaita, tur ir nepadošanās cīņa un finišs. Vienkārši rāpjās. Bez problēmām. Viena liela mašīna ar lielu skaņu un lielu ātrumu, tur viss ir liels. Un arī degvielas patēriņš liels. Un arī leciens liels. Un tur rokas liels, viss ir liels. Bet laiks nebūs liels, laiks būs mazs. Aiziet viena liela mašīna ar lielu skaņu un lielu ātrumu, tur viss ir liels. Un arī degvielas patēriņš liels. Un arī leciens liels. Un tur rokas liels, viss ir liels. Bet laiks nebūs liels, laiks būs mazs. Jā, šogad labi, jau nav iespēja salīdzināt, bet izstāsts bija ļoti labi, ka viss organizēts ir, jo nav jābrauc visiem pēc tam lejā rindiņā. Kā tikko Timrots un nezinu, kas tas būtu, šādi vadītāji teica, ka ziemā šeit 16 stundas ir ākstījušies, tagad viņi jau 7 un tūlītās brauks jau vagī augšā, kas ir arī kaut kāda stunda tur, višķiņi varbūt, es domāju, ka mazāk pat. Un pasākums būs beidzies veiksmīgi. Ieskaitējis es ticu, tas ir labi. Vairāk man neko nevajag. Bez 4x4. Jā, tagad redzēs, iedos man kādu ārējo video, kur man mašīna redz no ārpuses un es pastīšos, vai man priekš vispār spolē vai ne. Pie mazas slodzes viņa spolē, es zinu, tāpēc, ka ziemā es mēģināju 4x4 vai strādāju, jā, es kalniņā netieku ar pakaļpiedziņu, ieslēgu 4x4 un es aizbraucu. Dubļos vienreiz. Es īsti nevarēju saprast. Es izbraucu ar švunku vai es izbraucu ar 4x4, man liekas, ka es izbraucu ar švunku. Jo iestrēgstot ar pakaļpiedziņu, es ieslēgu 4x4, uz priekšu negāju tieši tāpatās kā pirms tam ar pakaļpiedziņu. Tagad šitas jau tas pats, pats vēl trakāk, ja lielāka ātruma tad nav nekāda, ir liela slodze, respektīvi. Vai es saku, vakums pa švaku varētu būt, jo tas vakums sūknītis tāds, tohļiņkīs ir. Es kaut kad gribēju izmērīt viņam, vai viņš kādu to vakumu taisa, bet līdz tam es netiku. Un šito pasākumu es arī pieteicos spontāni, atkal jāsaka, jo tā, kad es gribēju pieteikties, tad visas vietas bija aizņemtas. Un pēc tam uzradās 3 vietas, es uzreiz nākamā dienā pieteicos. Un te es esmu. Labi, vismaz ieskaitītē tiku. Tas ir labi, pirmo reizi atbraucis, jo daudz netika pat ieskaitē. Šitas kalns arī man pilnīgi sagādā grūtības. It kā 4x4 ir ieslēgts, bet pakaļējais stils tur tricelējās pa aizmuguri. Ir okei. Būtu 4x4, būtu tālāk ticis 100 punktu. To man nevajag. Kā nevajag? Vajag. Gribēties jau gribētos, bet ko tu padarīsi? Ja neesi sagatavojies, tad tu nevar nekādu baigi labo rezultātu gribēt. Gadās arī tā. Izbraucu es ar benzīnieku. Es biju pie stūras, ticiet man. Bišķi savādāk ir, bet neteikt, ka pavisam savādāk. Kā teikt, sajūtas ir bišķiņi labākas, tuvākas vieglai mašīnai. Jo kāru kaut kā slētās, foršāk, maigāk. Tas, ka benzīna motors, tas ir, tā kā... viņš ir savādāks, tur nevar salīdzināt viņa dīzeli. Man it kā benzīnieki labāk patīk, bet, labi, ienācās tāds, ko tu padarīsi. Es jau benzīnieki nebija braucis. Tagad mēs aizbrauksim apakaļ līdz manai mašīnai un kopā pabrauksim kaut kādu 30 km, atradīsim kādu taisnīti, uzkodīsimies, tad jau nofilmēšu.
Pastīsimies, kā iet salīdzinot ar benzīnieku. Kā manējais iet salīdzinot ar benzīnieku, pagaidām visiem ir pakās. Baigās cerības jau man nav, ka šits aizies, ka manējais šito uzvarēs. Bet es par to nebēdāju. Tas jau kopējās idejas vārdā. Skaņa arī normāli. Nu, kā jau ne jau V8, bet V10. Ew! Kas tā nu? Kaut kas neredzēts. Es vinnēju benzīnieku. Nu, tagad viņš taurēs. Jā.